Sveiciens šajā video! Paldies visiem, kas pie video raksta komentārus, kā arī sūta man privātās ziņas. Katra atgriezniskā saite ir zelta vērta. Paldies! Šodien vēlos parunāt par tēmu intelekts un roka. Par šo tēmu man lika aizdomāties situāciju, kur piedzīvoju dažas nedēļas atpakaļ. Tepat blakus redzēsiet īsu video. Šajā video jau gandrīz 5 gadus vecs puisītis spēlē spēli planšetdatorā. Toreiz sēdēju puisītim blakus un kārtējo reizi iedomājos par gadžetu, jeb latviski sīkrīku ietekmi uz bērnu attīstību. Starp citu, cik interesanti tulkot anglicismus latviski, nekad nebūtu iedomājusies, ka gadžets latviski ir sīkrīki. Kad puisītis spēlēja šo spēli, man pirmā doma bija ārprāts. Gadžetus, jeb sīkrīkus vajadzētu aizliegt par likumu bērniem. Bet ātri sapratu, ka tāda reakcija ir sabiedrībā dzirdētās informācijas rezultāts. Patiesībā es pati nekad nebiju aizdomājusies tā īsti, kāpēc sīkrīku lietošana ir tik kaitīga, kā arī nebiju lasījusi pētījumus par šo tēmu. Es vienkārši atkārtoju to, ko biju dzirdējis sabiedrībā un kam arī pati ticēju. Bet šeit, lūk, man bija iespēja apstāties un padomāt un papētīt šo ideju dziļāk. Video redzam, kā puisīts ar pirkstu krāso lidmašīnu baltu. Lai arī viņš krāso pāri lidmašīnas kontūrai, šī spēle to nemanot izlabo. Izkrāsojās tikai pati lidmašīna. Tātad, pāanalizējot, šī spēle bērnam māca nepareizu informāciju. Piemēram, ja mēs mājās krāsojot sienu, pārkrāsot pāri noteiktajiem mēriem vai novilktajai līnijai, tad mēs būtu saķēpājuši vai nu citas sienas daļu, vai griestus, vai grīdu. Tātad šī spēle nemudina kontrolēt roku, kontrolēt ķermeni, tā nemudina piepūlēties. Muskuļu koordinācija acu, roku un pirkstu kustības laikā tiek saukta par sīko motoriku. Un sīkās motorikas definīcijā ir teikts, ka tā attīsta intelektu, kā arī nepārtraukti attīstās visos cilvēka dzīves posmos. Par sīko motoriku internetā var izlasīt daudz. Variet izlasīt, kā to trenēt, par sīkās motorikas attīstības ietekmi uz bērnu. Internetā variet izlasīt daudz par gadžetu, jeb sīkrīku ietekmi uz smalko motoriku, kā arī lielo motoriku un bērna attīstību kopumā. Un ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo attīstību. Tā vispārīgi runājot no kursiem, kā arī no pieredzes, zinu, ka rokai kā instrumentam ir liela nozīme. Montessori klases ir par kustību, par pirkstu, par roku, par visa ķermeņa kustības attīstību. Arī par kustības ietekmi uz attīstību ir daudz informācijas pieejams. Bet kas uzrunā mani sīkās motorikas definīcijā ir fakts, ka sīkā motorika ir tiešā veidā saistīta ar intelektu. Un kāds atbalsts šīs tēmas izpētē ir 14. nodaļa Marijas Montessori grāmatā Absorbējošais prāts. Šī nodaļa saucās Intelekts un roka. Šo nodaļu Marija Montessori sāk ar uzmanības pievēršanu visām 4 ekstremitātēm. Tātad 2 rokām un 2 kājām. Dzīvnieciņiem visas šīs 4 ekstremitātes attīstās un strādā kopā, bet cilvēkiem abi ekstremitāšu pāri attīstās atsevišķi viens no otra. Un tas rāda, ka katrs ekstremitāšu pāris pilda citas funkcijas. Turpmāk video padalīšos ar dažiem citātiem. Tulkoju no angļu valodas uz latviešu valodu un tulkoju, kā nu mācēju. Pirmais citāts no grāmatas Absorbējošais prāts, 133. lapas puses. Spēja staigāt un saglabāt līdzsvaru visos cilvēkos attīstās tik regulāri, ka mēs to varam uzskatīt par bioloģisku notikumu. Var droši teikt, ka cilvēks, kas piedzimis, noteikti staigās, un veidā, kā viņi izmanto savas kājas, visi cilvēki līdzināsies viens otram. Bet neviens nevar pateikt, ko katrs cilvēks darīs ar savām rokām. Kas zina, kādas īpašas prasmes attīstīs mūsdienu mazuļi? Cik interesanta ideja! Neviens nevar pateikt, ko katrs cilvēks darīs ar savām rokām. Iedomājies bērniņu, ko zini, kādas īpašas prasmes attīstīs šis bērniņš. Cik interesanti par to aizdomāties. Citas interesantas idejas, ko Marija Montessori min šajā nodaļā, ir sekojošas. Prāts vada roku. Roku meistarība ir saistīta ar prāta attīstību. Par dažādām civilizācijām vēsturē mēs zinām to, ko mēs zinām, jo viņi ir atstājuši
roku darinājumus. Par katras civilizācijas attīstības līmeni stāsta roku darinājumu izsmalcinātība. Jebkur, kur mēs atrodam cilvēku roku darbu pēdas, mums ir ieskats tā laika cilvēka garā un domās. Cilvēka roka ir sekojusi viņa intelektam, garīgajai dzīvei un emocijām. Mēs redzam, ka visas izmaiņas cilvēku dzīvē ir roku darba rezultāts. Inteliģence vada roku. Ja cilvēki izpaustos tikai ar vārdiem, mums nebūtu iepriekšējo paudžu pēdas. Pateicoties rokai, prāta kompanionai civilizācijas ir uzplaukušas. Roka ir dāvana, ko mēs esam mantojuši. Šie apgalvojumi vairāk stāsta par cilvēkiem, kas dzīvojuši pirms mums, par civilizācijām, kas iespējams mūsdienās vairs neeksistē. Bet kā ar mūsdienu cilvēkiem, jo īpaši bērniem, viņi ir tie, kas rakstīs mūsu civilizācijas stāsta turpinājumu. Vēl viens citāts no Apsarbējošā prāta 135. lapas puses, kas palīdzēs mūsu uzmanību vērst tieši uz bērniņiem. Bez rokas palīdzības bērna intelekts var attīstīties noteiktā līmenī, bet ja tas intelekts attīstās sadarbībā ar roku, tas sasniedz augstāku līmeni, un bērna raksturs ir stiprāks. Tātad pat šeit, ko mēs uzskatām par tīri psiholoģisku jautājumu, fakti rāda, ka bērna raksturs paliek zemā attīstības stadijā. Viņš nav spējīgs paklausīt, viņam nav iniciatīvas un šķiet slings un skumjš. Bet tie bērni, kur ir spējuši strādāt ar savām rokām, virzās uz priekšu savā attīstībā un sasniedz raksturu spēku, kas ir pamanāms. Vai jums ir bijuši kādi speciāli novērojumi par bērniņiem, kam ir ļauts un kam ir iespēja darboties ar rokām, salīdzinoši ar tiem bērniņiem, kam nav šāda iespēja? Varat par to aizdomāties klusībā pie sevis vai arī padalīties komentārā zem šī video. Kad par šo tēmu runāju ar kādu tuvu cilvēku, saruna iegrozījās interesantā gultnē. Laiki mainās, un iespējams inteliģence šobrīd nozīmē ko citu, ko tā nozīmēja simtiem tūkstošiem gadu atpakaļ. Tik daudzas lietas šobrīd ir digitalizētas, un iespējams kādus gadus no šodienas cilvēki dzīvos digitālā pasaulē. Un tas viss, par ko mēs runājam Montessori, iespējams ir novecojis, un būtu vajadzīgs pārdomāt un informāciju atjaunināt. Un tad es aizdomājos par to, cik gadi ir atlicis dzīvot man, un cik gadi ir atlicis dzīvot puisītim, kas video spēlē planšetdatorā. Vai tiešām nākamo, piemēram, 100 gadu laikā cilvēce izmainīsies tā, ka nebūs socializēšanās, un ka roka būs jāizmanto tikai, lai darbotos tiešsaistē? Un tad aizdomājos, ja tiešām viss mums apkārt tiks digitalizēts. Tāpat cilvēks ir tas, kas ierosina, kas ievieš un nāk klajā ar šīm programmām. Un šīm idejām ir jānāk no inteliģenta prāta. Tātad šajā domu skrējienā es ātri vien atgriezos pie tā, cik tomēr ļoti svarīga un aktuāla vēl joprojām ir rokas attīstība. Un šeit es nonāku pie secinājuma: ļaujiet bērniem lietot rokas inteliģentam mērķim. Ļaujiet mazajiem un lielajiem bērniem piedalīties uzkopšanā, lietu kārtošanā, gatavojiet kopā, apgūstiet kopā rokdarbus, radiet kopā mākslu un mūziku, vērojiet bērnu. Un uzreiz, kā bērns izrāda interesi darboties, nodrošiniet to. Ja tas šķiet neloģiski un šķiet, ka bērnam taču ir jāspēlējas, padomājiet par sevi kā pieaugušo. Padomājiet, piemēram, cik nomierinoši prātam un ķermenim ir telpu tīrīšana. Padomājiet, cik aizraujoši ir jauns recepts gatavošana. Cik atslābinoši ir rokdarbi, cik uzlādējoši ir dejošana un mūzika, cik aizraujoša ir dzīve. Un arī bērni vēlas dzīvot dzīvi kopā ar mums. Nodrošiniet bērniem mērķtiecīgu un saturīgu darbošanos ar roku, jo tas iet roku rokā ar mērķtiecīgu un saturīgu intelektu, ja tā var teikt. Lai šiem bērniņiem pieaugot, viņi radītu mērķtiecīgas un saturīgas idejas un produktus šajā pasaulē. Vēlos pabeigt ar stāstu, ko stāstām sākumskolas bērniem vēsturē. Stāstu stāstīšana sākumskolas bērniem ir liela tēma, un varam par to parunāt, ja jums ir interese. Bet kopumā iespējams šis stāsts būs ārpus konteksta, tāpēc, ja jums rodas kādi jautājumi, tad lūdzu ierakstiet tos komentārā vai sazinieties ar mani privāti. Bet par ko vēlos, lai jūs padomātu, kamēr klausieties šo stāstu, ir par to, cik cilvēks kā būtne ir īpašs. Mums ir īpašas spējas, par kurām varam būt bezgalīgi pateicīgi. Un mums ir jāaizdomājas, kā mēs šīs spējas, kā mēs šīs dāvanas izmantojam. Kā pieaugušie,
un kā tās demonstrējam bērniem. Un kas mums, kā pieaugušajiem, ir jādara, ir jāmaina vai jāievieš, lai šīs dāvanas tiktu attīstītas un izmantotas pozitīviem mērķiem. Lai neko neaizmirstu un neko nesajaukt, šo stāstu es jums nolasīšu. Mēs, cilvēki, esam pastāvējuši uz Zemes tikai niecīgu laiku, ilgajā laikā, kopš Zemes pirmsākumiem. Šodien šis stāsts ir par mums, tas ir mūsu stāsts. Kad uz Zemes ieradās cilvēki, viņi bija īpaši un atšķirīgi. Ne jau formas dēļ, bet prāta dēļ. Prāts, kas spēj domāt, tāpat kā jūs visi domājat. Jūs šobrīd domājat, vai ne? Pat ja jūs klausāties, jūsu prāts domā. Tā tam jādara, tas savādāk nevar. Varbūt jūs domājat, ko es teikšu tālāk. Šāds domājošais prāts ir īpašs un pieder cilvēkiem. Cilvēki var domāt par daudzām dažādām lietām. Viņi var domāt par sauli un tās siltumu, un viņi var brīnīties par to. Viņi var domāt par vēju un lietu, un no kurienes tie nāk. Viņi var domāt par zvaigznēm un mēnesi. Viņi brīnījās un jautāja, kāpēc šīs lietas pastāv, un viņi domāja atbildes uz saviem jautājumiem. Un daži no viņiem izdomāja stāstus, lai pastāstītu par apkārtējo pasauli un stāstītu tos viens otram. Viņi tos stāstīs saviem bērniem, un bērni stāstīja saviem bērniem, un tā tālāk, un tā tālāk. Cilvēki jau no paša sākuma varēja domāt, iedomāties, brīnīties un atrast iemeslus. Cilvēkiem ir vēl viena īpaša dāvana – sirds, kas mīl. Es mīlu, un tu mīli. Es mīlu savu ģimeni, taču varu mīlēt arī dzīvniekus, augus un cilvēkus, kurus pat nepazīstu. Jūs varat mīlēt bērnus citā pasaules malā. Jūs varat cerēt, ka viņi ir laimīgi, ka viņiem ir pietiekami daudz ko ēst un ka viņi ir drošībā. Tagad, tāpat kā cilvēkiem pirms mums ir prāts, kas spēj domāt, un sirds, kas spēj mīlēt. Mēs varam novēlēt citiem labu, varam vēlēt cilvēkiem to labāko, pat ja mēs viņus nepazīstam. Mēs varam arī mīlēt savu dzīvesvietu un visu, ko atrodam savā vidē. Augus, dzīvniekus, akmeņus, ūdeni, zvaigznes. Un tā kā cilvēki mīlēja savu vidi, viņi izmantoja savu prātu, sirdi un rokas, lai radītu. Augiem un dzīvniekiem ir precīzi noteikumi par to, ko darīt un ko ēst. Daži putni ēd augļus un riekstus, daži ēd dārpus un kukaiņus. Arī cilvēki ēd, bet viņiem nav jāēd viens un tas pats katru dienu. Tas ir tāpēc, ka viņi izmantoja savu prātu, lai domātu par to, kas bija pieejams. Un viņi atrada daudz dažādu ēdienu, ko ēst. Cilvēki arī domā par to, kā ēdiens izskatās, un viņiem patīk, lai tas izskatās un labi smaržo, kā arī garšo. Dzīvnieki būvē mājas, tāpat arī cilvēki. Bet vai esiet rūpīgi apskatījuši visas dažādās mājas, kuras redzēt ceļā uz skolu? Pat durvis un logi var atšķirties. Cilvēki veido mājas no visdažādākajām lietām, no koka, no ķieģeļiem un dubļiem un salmiem. Ar tik lielisku prātu domāt un iztēloties visu veidu lietas, cilvēkiem bija vajadzīga cita dāvana. Viņiem vajadzēja rokas, ar kurām lietas izgatavot. Cilvēki staigā uz divām kājām, kas ļauj viņu rokām būt brīvām, lai izgatavotu vajadzīgās un iztēlotās lietas. Un viņiem ir īpaši īkšķi, kas to spēj. Šādi. Padomājiet, cik grūti būtu veikt darbu, ja jums visu laiku būtu jārāpo četrāpus. Kā jūs varētu noslaucīt putekļus, vai slaucīt, vai uzvilkt drēbes, pagatavot ēst, vai rakstīt ar zīmuli? Un vai esiet kādreiz mēģinājis strādāt bez īkšķiem? Tāpat kā cilvēki, kas dzīvoja ilgi pirms mums, tā arī mēs izmantojam šīs trīs dāvanas – prātu, kas domā, sirdi, kas mīl, un roku, kas rada. Šis ir mans stāsts šodienai. Mums ir īpašas spējas, par kurām varam būt bezgalīgi pateicīgi. Bet mums ir jāizdomājas, kā mēs šīs spējas izmantojam kā pieaugušie, un kā mēs šīs spējas demonstrējam bērniem mūsu nākotnē. Kas ir tas, kas mums pieaugušajiem ir jādara, jāmaina vai jāievieš, lai gan mēs paši, gan mūsu bērni šīs dāvanas attīstītu un izmantot pozitīviem mērķiem. Es lūdzu jūs aizdomāties par mērķtiecīgu rokas nodarbinātību un līdz ar to mērķtiecīgu intelektu izmantošanu. Vai otrādi? Mērķtiecīgu intelektu izmantošanu un tā rezultātā mērķtiecīgu un saturīgu rokas izmantošanu. Kā vienmēr gaidīšu jūsu pārdomas, komentārus un jautājumus. Paldies, tiekamies drīz!